Čau! Mani sauc Nauris, un apmēram šādi es dažreiz izskatos. Dažreiz man patīk ietīties burbuļplēvē un ielikt to Instagramā, bet vēl vairāk man patīk rakstīt visādas smieklīgas lietas Twitterī. Tāpēc gribu pastāstīt, kā uzrakstīt smieklīgu tvītu, proti, kā es pats rakstu smieklīgus tvītus. Retvītus un favoritus var savākt ļoti dažādos veidos, bet tā kā es neesmu pats nopietnības kalngals, savu nelielo uzmanības devu internetā cenšos dabūt, mēģinot būt, kā saka, rēcīgs. Kā es nonācu pie tā, lai no sava necilā sekotāju pulka izspiesta vismaz 20 zvaigznītes? Cītīgi gadiem ilgi pētījumi jautrākajā interneta saturā, proti neskaitāmas vērtīgas stundas iekšnājumgag. Tāpat vērtīgi ir atrast citus labus Twitter kontus, lai zaktu idejas, tas ir smeltos iedvesmu. Šeit neieteikšu just girly things un deep teksts vai poems porn tipa kontus. Kad esam pilnveidojuši sevi, varam sākt pilnveidot savus Twitter ierakstus. Esmu pamanījis, ka vislabāk strādā tvīti, kuros iekļauts aktuālais, nesakarīgais, pārspīlējumi, pašironija un negaidītais. Tad, mēģini kaut ko no tā visa apvienot un vēl pieliec kaut ko, kas kopīgs kādai tavai sociālajai kopienai. Mūsu kursam, piemēram, tā ir ļoti cienījamā profesora Zelče. Maksimāli izcilam rezultātam piemini arī kādu sabiedrībā atpazīstamu cilvēku un pieliec arī bildītes, un tad jau paziņojumi vietālrunī neliks mierā. Neuztraucies, ja ar pirmo reizi nesenāk, es pats arī mēģināju nedaudz vairāk par pāris reizēm. Lai visi Twitter dievi stāv tev klāt, un, kas zina, varbūt arī tevi retvītos pats Ivars Ījaps. Lai rēcīgi!